Ir 4 lietas, ko cilvēks nevar izmainīt. Pirmā lieta ir cilvēka dzimšanas brīdis, cilvēka dzimšanas diena. Tātad vienalga, vai dzemdības ir bijušas plānotas vai neplānotas 7. vai 10. mēnesī, cilvēka dzimšanas brīdis ir iepriekš noteikts un viņu nekādi nevar izmainīt. Otrā lieta, ko nevar izmainīt, ir cilvēka nāves brīdis. Ir tāds teiciens, ka tas, kam ir lemts pakārties, tas nenoslīgs. Kaut kā tādas arī ir. Trešā lieta, ko cilvēks nevar izmainīt, ir cilvēka intelekta līmenis, intelekta potenciāls. Iedomājies, ka cilvēks ir kā dators ar interneta pieslēgumu, un ar vienu un to pašu datoru var darīt dažādas lietas. Viens var kļūt par hakeri, piemēram, izmantojot kaut konkrētu datoru, un cits var spēlēt datorspēles caurām dienām. Potenciāls viens, izmanto cilvēki dažādi, bet tajā pašā laikā ir tas kaut kāds maksimums, ko cilvēks ar šo te datoru var izdarīt. Ir lietas, ko viņš nevar paveikt, jo viņam, jo nevelk tā kā. Ceturtā lieta, ko cilvēks nevar izmainīt, ir naudas daudzums. Katram cilvēkam uz dzīvi tiek piešķirta kaut kāda naudas summa. Piemēram, tev šajā dzīvē pienākas 1 000 000 eiro, un līdz savam šim te nāves brīdim tu viņu saņemsi, nešaubies. Tu savu naudu esi jau iepriekš nopelnījis, un tam, ko tu dari šajā dzīvē, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tāpēc es gribu nodot īpašu sveicienu tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka ir kaut kādas konkrētas profesijas, ar kurām var nopelnīt labāk, un ir profesijas, ar kurām nevar nopelnīt. Īsnībā saskaņā ar vediskām zināšanām ir pilnīgi vienalga, ar ko tu nodarbojies. Tu saņem naudu, tāpēc, ka tu viņu jau esi kādreiz nopelnījis. Un šajā dzīvē tu saņem iepriekšējo dzīvju augļus. Es novēlu tev atrast dzīvē to lietu, kuru tev patīk darīt vislabāk, lai veicas meklējumos.